apspriestajiem un kritizētajiem valsts centieniem informēt sabiedrību par nedēļas nogalē nokritušo un deaktivizēto Krievu šāhet dronu. To, ka komunikācija no valsts puses bijusi neefektīva, uzsvēra bijušais valsts prezidents un aizsardzības ministrs Raimonds Vējons, kurš ir viens no biedrības dibinātājiem. Mani nepamet deja vu sajūta. Daudzas lietas, ko mēs tajā laikā domājām, runājām, lai attīstītu, nekur tālu mēs neesam tikuši. Un šajā gadījumā arī ir krīzes situācija, tad, manuprāt, ir tā problēma, ka mēs joprojām neesam iemācījušies komunicēt šādās situācijās. Apvienojot dažādas organizācijas, ekspertus, universitātes, jaundibinātā organizācija saviem biedriem piedāvās izveidotas krīžu noturības programmas, kuras pēcāk īstenos mācību veidā, piemēram, reāli apdraudējumu izspēlēs, dabas katastrofu, terora un hibrīda draudu situācijās. Lai gan dibināta Latvijā, biedrības mērķis ir veidot saiknes ar līdzīgi domājošām organizācijām Ziemeļvalstīs, tostarp akadēmiskajā un uzņēmējdarbības sektorā. Kā mums ir vajadzīgs ministru kabinets? Ja tagad biedrība pārņems viņu funkcijas? Ziemeļvalstu noturības organizācija. Varbūt tiešām ministru kabinetu likvidēt? Ideja jau, es saprotu, tiek pieteikta ļoti... Viņi saka, ka visi slikti, un mēs tagad to darīsim. Ļoti grandiozi, jā. Bet kā būtu ar to, ka mēs sāktu ar iedzīvotāju apziņošanas mehānismu nelēmas situācijās? Kāpēc mēs joprojām nevaram to izdarīt, kad ir pazudis cilvēks? Visi saņem īziņas. Visa Latvija saņem īziņas. Pazudis bērns. Pazīmes, kur viņš pēdējo reizi redzēts un tā tālāk. Jā, lido drons uz mūsu pusi. Visi saņem ziņas, ka uzmanīgi esiet tur, es nezinu, evakuējieties, vai es nezinu, kas ir jādara. Es, piemēram, nezinu, kas ir jādara, kad lido drons. Vai šī biedrība mums varēs pēc 5 gadiem darba, domnīcu un semināru pastāstīt, kas mums jādara? Varbūt Vējons mums beigās pateiks, bet šobrīd izskatās, ka viņš vienkārši kavējas savās atmiņās par to, cik forši bija kādreiz viņa laikā. Viņa laikā, bet, lūk, tad Viņam laikā veselība uzlabojās, un es saprotu, viņš grib ļoti tagad intensīvi darboties. Jā, šī biedrība mūs sargās.